Šodien mēs zīmēsim 7. aspektu, pa kuru es neko nezinu. Mēs visu, ko mēs nesaprotam, mēs noliedzam automātiski, tāpēc, ka tas nav mūsu. Un viņš saprot, ka viņš nokļūst ir tādā kā portālā. Katra labā griba ir Dieva griba, un providence ir dievišķā vadība un uzraudzība. Tas ļoti vienkāršais, caur mazo lodziņu skatoties, izskatās ļoti sarežģīts. Un tāpēc šai gadījumā ir tas sievišķais aspekts, kur, protams, ir triljoniem aspektu. Bet, lai to visu sāktu aptvert, tāpat kā māca tipoloģija, vai numeroloģija, vai astroloģija, tur ir 12 daļas, ja, vai 9 daļas. Tāpat arī šis sievišķais aspekts sadalīts 9 daļās. Un šodien mēs zīmēsim 7. aspektu, pa kuru es neko nezinu, bet mums tiks stāstīts krieviski, un tas būs stāst vērts, es pastāstīšu tev. Tā kā saka, laipni lūgtum šajā manā dīvainajā pasaulē. Paldies par uzaicinājumu. Es agrāk nekad neesmu zīmējis tādas jantras, kā es to tagad daru. Es esmu zīmējis daudz, visādas mandalas, jantras, agrākos laikos. Sākot no kaut kāda 2010. gada apmēram. Es sāku ļoti naivi, un tad lēnā garā gribot attīstīt sevī to sievišķu aspektu. Ja es sev likos pārāk liels vīrietis, es likos sev kantains savā domāšanā, sajūtās un tā tālāk, gribēju attīstīt, apzināt to sievišķo, kas ir radošais. Sievišķis ir radošais. Un tad, sakarā to, ka es biju beidzis pirmo vidusskolu, pirmo ģimnāziju, tad man bija labas attiecības ar ģeometriju un tām lietām. Un tad es uzzināju, ka ir tāds mandals un jantras, kas ir ģeometrija. Un tāpēc man bija viegli iet. To gan es varu. Un tāpēc es nokļuvu pie jantrām un mandalām dēļ tā, ka te ir ģeometriskas figūras, un viņas vienkārši jāizkrāso. Tā ģeometrija, tas vīrišķais, un tā aizkrāsošana ir tas sievišķais, tas radošais. Un tā kā mēs šodien piedalāmies šajā radošajā procesā. Šodien mums būs dusmīgais aspekts. Dusmīgais Durgas sieviešu aspekts sievišķais. Viņu sauc kā Kalī, tajā atskaites sistēma. Viņi tagad apraksta to tādu stāstu, lai prāts dzirdētu simbolus. Tas tāpat kā placebo. Notiek kaut kāds nesaprotams process, teiksim, ēdot medikamentus vai zīmējot mandalu. Labāks efekts vienmēr, ja tu izlasi, kā viņš domāts, kā viņu lietot, tāpēc, ka prāts arī pieslēdzās, nevis tikai tu trūli rī kaut kādas tabletes. Saprot ideju? Tāpatās arī šis tas apraksts. Mums jākoncentrē uzmanību savā ķermenī. Mums jāapzinās tikai savs ķermenis un šis mirklis, lai mēs iziet ārā no mūsu dienas rutīnas atmiņām, kā mēs šeit nonācām. Mēs sekojam elpai, mēs ieelpojam un deguna galā mēģinam notvert to elpu. Mēs ar izelpu apzināti atlaižam visu, kas mums šķietam traucē būt laimīgiem. Runājot par čakru sistēmu, mēs esam nonākuši tagad tajā, ko sauc par Sahasrara čakru. Tātad mēģinam stādīties priekšā Budu, kuram ir tādi mati, kas iet uz augšu tādā tā kā spirāles formā. Un iedomājamies, ka mums, pat tiem, kuriem nav matu, kā mums diviem, mēs iedomājamies, ka mums ir mati, un ka viņi ir tā kā spirālē, tie tā kā tiecās uz augšu, un velk uz augšu arī mūsu acu kaktiņus un mutes kaktiņus, un transformē mūsu seju tādā kā labdabīgā smaidā. Tad iet runa tikai par iekšēju procesu, kurš tiek izstāstīts pasaulīgiem vārdiem, it kā tur tā cīņa notiek ārpusē, kaut kā tur dēmoni cīnās ar to dievieti. Gan tā dieviete ir mūsos, gan tie dēmoni ir mūsos.
Un mēs izliekam to ārā, un tā rodās tas mīts, lai prāts, kas domā, kā dzīvo šajā pasaulē, lai saprastu, pa ko ir runa. Tu esi izvēlējies to gaismas ceļu, whatever it means. Un tu atrodies šīs dievišķās enerģijas vadībā, bet tas nenozīmē, ka tev iekšā vēl tur nemuģi no tiem tur. Un tāpēc tu vienkārši zini, ko tu domā, runā un dari, un tas vienmēr provocē tajā meklētājā tos dēmonus nākt ārā. Vai nu caur citiem cilvēkiem ārpusē, vai iekšā, kā sāpes, kā slimība, kā nesaprotams stāvoklis. Ja? Bet tas, kurš iet to procesu, viņš zina, ka tas notiek, un tad viņš vienkārši zina, kā rīkoties. Синий, фиолетовый, fiolets, violets, šitas? Abi divi tie pēdējie violet. Mēs visu, ko mēs nesaprotam, mēs noliedzam. Automātiski, tāpēc, ka tas nav mūsu. Mēs skaidri zinām, kas mēs esam. Latvietis, vīrietis, eiropietis un tā tālāk. Un tā joprojām, un tur ir tāds pamatprincipu apraksts, kas mēs esam. Un visu, kas attiecās uz citām rasēm, tautām, reliģijām, kontinentiem un nedod Dievs vēl neredzamām būtnēm. Mēs viņus visu saucam par muļķiem, idiotiem, ja arī vienkārši, mūsu prāts nedzird to vienkārši. Un tā kā mēs atrodamies noliegumā. Vienā brīdī tas, kurš nav noliedzis iespēju piedalīties tādā ceremonijā, rituālā, jeb jantra zīmēšanā, viņam ataust iekšējā gaisma un sapratne, ka tā nav ne elgdievība, tā nav ne kaut kāda modes lieta, bet cilvēks, ejot pa pasauli ar atvērtu prātu un tīru sirdi, bez bailēm, tāpēc, ka noliegums ir, viņam pamatā vienmēr ir bailes. Tas nozīmē, ja viņš ir bez bailēm, tad viņš ir, kā mēs teikt, ar Dievu, ja? Tad viņš nonāk kaut kādā rituālā, kā jantru zīmēšana, un viņš saprot, ka viņš nokļūst ir tādā kā portālā, šeit un tagad mirklī. Kādas tam būs sekas, tam, ka mēs šeit sēžam, ka mēs to darām tik apzināti vai neapzināti, cik mēs to darām, mēs nezinām, un mēs to nekad neuzzināsim. Bet mēs esam spēruši soli virzienā, kas ir no komforta zonas uz, zinām mērā, diskomforta, no zināmā un pieņemamā uz kaut ko plašāku. Tātad no tumsas uz gaismu būtībā. Solīts ir maziņš, bet mēs esam spēruši labā griba. Katra labā griba ir Dieva griba. Katrs noliegums ir kaut kas pretējs šai te Dieva gribai. Vakar es biju Viegli koncertā Torņkalna baznīcā. Viens no aktīvistiem, kas ir tajā fondā Viegli, Žanete, minēja vārdus providence. Tas ir imanta Ziedoņa ieviests termins, ka beigās cilvēks saprot, ka viņu dzīvi vada liktenis un dievišķā providence. Liktenis ir tā kā scenārijs, un providence ir dievišķā vadība un uzraudzība. Un tad katrs brīvās gribas solītis apliecina, ka tu esi vienotībā ar šo dievišķo, lai gan tu vēl nesaprot no viņa. Ja? Ko mēs tagad arī izpildam. Un tāpēc tam rezultāts. Nevis tāpēc, ka mēs pareizi uzzīmēsim vai pareizi tur sapratīsim. Nē. Mēs pieslēdzamies dievišķai palīdzībai, kas nāk caur šādu jocīgu veidu. Un tāpēc viņš ir jāielaiž caur jantru no iekšpuses, bet iekšpusi nav ķermeņa iekšpus, no citas smalkas dimensijas, kurā viss ir viens, kurā ir vienums un svētums. Tas ienāk caur to mūsu labo gribu un jantras zīmēšana ienāk mūsu pasaulē. Mēs viņu ielaižam, tā kā paveram durvis. Ja? Šīs ir durvis, šis ir tas portāliņš. Ja? Viņi tagad zīmē to pamatu. Jā, to pamatu, ko es domādams, ka jau ir 6, es uzzīmēju, es tev atņēmu to ar prieku zīmēt, bet es tev paskaidrotu, ka šīs te ir tā kā vertikāli horizontāli asi ir ziemeļ dienvidā, austrumi rietumi. Tikai šeit austrumi pa kreisi un rietumi pa labi. Un ziemeļi lejā un dienvidā augšā. Nepras man kāpēc.
tālāk mēs sadalām šo te 8 daļās, un pēc tam vēl sadalām 8 daļās. Nu, tur ir, respektīvi, ja tu esi daudz maz sekmīgs bijis matemātikai, ģeometrijā, tad tu mācētu sadalīt šo te leņķi pa vidu. Tu paņem, atliec ar cirkuli, šita te tos, tur zini, kā atliek, ja? Nu, būtu jāatcerās, jo tā. Un tad mums šeit ir 8, tad 16 daļas. Mēs tā kā veidojam, kā lai saka, mēs ieejam smalkākā savas pasaules vibrācijā. Jebkuram prātām, gan meklētājiem, gan atradējiem patīkama daļa, tāpēc, ka mēs saprotam, ko mēs darām, muldēšana ir beigusies un... Šo te? Nē, uz riņķlīni, nē, šo te. Šo te. Un skaiti 1, 2, 3, 4. Un savieno šīs līnijas. Stipri nevelc? Es maiks. Un tagad taisnā leņķī. Vai nu uz aci, vai kā skaiti. 1, 2, 3, 4. Tagad mēs veidojam savas dzīves un savas esības, savas pasaules ģenplānu patreiz. Kādu plānu? Ģenplānu, ģenerālo plānu. Tā kā, nu, tāpat kā pilsētas labiekārtošanai, tie ģenplāni. Tā skaties, tagad mums ir 3 kvadrāti, lai tu redzētu. Šitie te, ko mēs uzzīmējam, un viens bija tas, šita bija tās līnijas jau cieta, es jau nu izdēju. 3 viņi ir. Un tagad jāsavieno šitās līnijas, kad paņemam šito un šito. Mēs burtiski tā kā sastiprinam mājas pamatu. Tāpat tās vispirms pāļus uztājas, ja? Pēc tam savieno. Pēc tam nostiprina ar šitām te šķērssaitēm tur apakšā tā, lai viss turās. Un vēl šitos te horizontālos arī. Šodien mēs runājam par to ko hinduismā sauc par Sahasrara čakru. Un tā ir, viņi tiek apzīmēta daudziem skaistiem simboliskiem apzīmējumiem, kā 1000 ziedu lotos. Tā ir šitā? Šitā ir tagad 3. acis, ja? Jā. Es domāju, tā ir šitā. Iet runa par to, kad jo cilvēks ir apzinātāks visās tais nesaprotamajās pasaulē lietās, ja viņš ir tuvāk savai iekšējai patiesībai, kas visiem ir viena, tad teiksim, atstājot, kad cilvēks atstāja ķermeni, viņš var atstāt to apzināti, un viņš aiziet caur šo 1000 ziedu lotosu. Tā kā mūsu šodienas tas ceļš ir savienoties ar Fāteri, no sevi, respektīvi, ar savu patiesu esību. Fāteris un patiesa esība viens tas pats, ja? Vai Kristus.